Automatizētā peritoneālā dialīze, jeb APD. Projekta ietvaros materiālu sagatavoja Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas centra peritoneālās dialīzes nodaļa. Uzmanību! Šis video ir papildus mācību materiāls, kas sniedz informatīvu atbalstu peritoneālās dialīzes pacientiem un viņu piederīgajiem, māsām un ārstiem. Šis video neaizstāja peritoneālās dialīzes apmācību, ko sniedz peritoneālās dialīzes māsas. Lūdzu, vienmēr vadieties pēc jūsu peritoneālās dialīzes centra sniegtajiem norādījumiem un konsultējieties ar jūsu peritoneālās dialīzes centru jautājumu vai neskaidrību gadījumā. Sagatavot darba virsmu un nepieciešamos materiālus. Noslaukiet galda virsmu. APD jeb automatizētās peritoneālās dialīzes ierīci, balto palikni ar zilo klipsi. Ieslēdziet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā. Sagatavojiet visu nepieciešamo. Dialīzes šķīduma maisu, dezinfekcijas uzgali, vienreiz lietojamo līniju komplektu, APD izplūdes jeb drenāžas maisu komplektu, balto palikni ar zilo klipsi, roku dezinfekcijas līdzekli, autiņu un sejas masku, pierakstu lapu. Sagatavošanās procedūrai. Uzvelciet sejas masku. Nomazgājiet rokas. Saslapiniet rokas ar ūdeni. Paņemiet pietiekami daudz ziepju, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Noskalojiet rokas ar ūdeni. Noslaukiet rokas sausas ar vienreizējās lietošanas papīra salvetēm. Aizgrieziet ūdens krānu, lietojot papīra salvetes. Uz galda atveriet ārējo dialīzes šķīduma maisa iepakojumu. Maisu atstājiet ārējā iepakojumā atvērtu uz galda. Dezinficējiet rokas. Uzlejiet pietiekami līdzekļa, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Tiklīdz rokas ir sausas, jūsu rokas ir dezinficētas.
Pārbaudiet dialīzes maisu, vai glikozes koncentrācija un maisa tilpums atbilst nozīmētajai terapijai. Pārbaudiet maisa derīguma termiņu. Pārbaudiet, vai dialīzes maiss nav bojāts, mitrs vai dialīzes šķīdums ir dzidrs. Ja maiss ir bojāts vai mitrs, ja dialīzes šķīdums ir duļķains, tad nelietojiet to. Ja viss ir kārtībā, sarūlējiet maisu uz galda tā, lai sajauktos abas maisa daļas kopā. Pakariet dialīzes šķīduma maisu uz āķa pie galdiņa. Ierīces ieslēgšana un procedūras sākšana. Ieslēdziet melno pogu ierīces aizmugurē. Kad strāvas slēdzis ir ieslēgts, ierīce vispirms veic darbības pārbaudi. Pēc aptuveni 1 minūtes iedegsies ieslēgšanas taustiņš. Nospiediet taustiņu, tiklīdz ekrāns iedegas. Uz skārienu jūtīgā ekrāna parādīsies emocija zīme. Ar pirkstu uzspiediet uz tās deguna. Ekrānā parādīsies: dati tiek lasīti. Pēc tam ekrānā parādīsies uzraksts: apstiprināt ārsta nozīmēto terapiju. Ja dati sakrīt, nospiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu ekrāna labās puses apakšējā stūrī. Parādīsies uzraksts: sagatavošana. Ierīce veiks iekšējo testēšanu. Testa laikā atskanēs trauksmes signāls. Ekrānā parādīsies: atvilkne tiek izbīdīta. Tad parādīsies uzraksts: ievietot komplektu. Atveriet komplekta iepakojumu un pēc norādēm uz ekrāna ielieciet komplektu izbīdītajā atvilknē. Atritiniet savērtos vadiņus. Pacienta līniju ievietojiet baltajā paliknī, kas ir piestiprināts uz galda. Kad komplekts ir ievietots, nospiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Parādīsies uzraksts: ievietot šķīduma maisiņu savienotājus. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Atritiniet šķīduma maisa vadiņus, noņemiet krāsaino maisa uzgali un ielieciet maisa savienojumus ierīces atvilknē. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Parādīsies uzraksts: atvilkne tiek iebīdīta. Tad parādīsies uzraksts: šķīduma maisiņu savienotāji tiek pārbaudīti. Pēc tam parādīsies uzraksts: apstiprināt dubultkameru maisiņu. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Parādīsies uzraksts: šķīduma maisiņi tiek savienoti. Un tad parādīsies: pieslēgt drenāžas līniju. Atveriet izplūdes jeb drenāžas maisu komplektu un aizveriet lielos dzeltenos aizspiedņus, bet atstājiet atvērtu izplūdes līnijas aizspiedni. Sekojot ekrāna norādēm, pievienojiet drenāžas līniju.
Drenāžas maisu novietojiet uz zemākas virsmas vai grīdas. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Parādīsies uzraksts. Uzpilde. Uzpilde var ilgt līdz 4 minūtēm. Parādīsies uzraksts. Pārbaudīt uzpildes līmeni. Spiediet plusa zīmi. Pēc tam spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Uz ekrāna parādīsies apstiprināt procedūras datus. Sekojiet norādēm uz ekrāna. Spiediet ārējo taustiņu uz ierīces kreisās puses. Parādīsies uzraksts. Pievienot pacienta līniju. Apsēdieties ērti, ieklājiet autiņu klēpī. Izņemiet no somiņas pacienta katetra pagarinātāju un ievietojiet baltā palikņa turētājā labajā pusē. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Sekojiet ekrāna norādēm. Atskrūvējiet balto aizsargu vāciņu un tad atskrūvējiet pacienta katetra līniju no dezinfekcijas uzgaļa, kas atrodas baltā palikņa labajā turētājā, un uzskrūvējiet to baltā uzgaļa vietā. Atveriet uz pacienta katetra līnijas balto aizspiedni. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Parādīsies uzraksts Apstiprināt pacientu. Sekojiet norādēm uz ekrāna. Spiediet ārējo taustiņu ierīces kreisajā pusē. Parādīsies uzraksts Ārstēšanas procedūras pārskats. Terapija sākas ar sākotnējo izplūdi. Izņemiet pacienta līniju no baltā palikņa. Ietiniet savienojumu līnijas autiņā. Ja programmā ir iestatīta sākotnējā izplūde, tad uz ekrāna parādīsies uzraksts Procedūra pārtraukta. Parādīsies ikona Skaņa izslēgta. Atskanēs skaņas signāls. Tad uzspiediet ikonu. Sekojiet ekrānā redzamajām norādēm un spiediet attiecīgās pogas. Parādās brīdinājums. Spiediet attiecīgās pogas. Otrais parādās uzraksts Ārstēšanas procedūras pārskats un sākas dializēta ieplūde vēdera dobumā. Cikliski tiek veikta ieplūde, uzturēšanās jeb dialīze un izplūde. Dialīze ilgst vidēji 8 līdz 12 stundas. Terapijas beigas. Ekrānā parādās Atvienot pacienta līniju. Sekojiet vajadzīgajām norādēm ekrānā un spiediet attiecīgās pogas. Uzlieciet sejas masku. Izņemiet savienojumu līnijas no autiņa. Pagrieziet pacienta savienotāja zilo pogu par ceturtdaļu pagriezienu pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Pilnībā iespiediet pacienta savienotāja zilo pogu uz iekšu. Aizveriet uz pacienta katetra pagarinātāja balto aizspiedni un ielieciet baltajā paliknī. Attaisiet jaunu dezinfekcijas uzgali un ievietojiet to baltā palikņa kreisajā turētājā.
veiciet pilnu roku dezinfekciju. Atskrūvējiet dezinfekcijas uzgaļa balto vāciņu no baltā palikņa un tad atskrūvējiet pacienta katetra pagarinātāju un uzskrūvējiet to jaunajam dezinfekcijas uzgalim kreisajā pusē. Izņemiet pacienta katetra pagarinātāju no baltā palikņa. Pārbaudiet, vai uzgalis ir kārtīgi pieskrūvēts. Balto dezinfekcijas uzgaļa vāciņu pieskrūvējiet izlietotajai sistēmai. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Ekrānā parādīsies uzraksts Apstiprināt atvienošanu. Sekojiet norādēm uz ekrāna. Spiediet ārējo taustiņu ierīces kreisajā pusē. Ekrānā parādīsies uzraksts Dati tiek rakstīti. Ekrānā parādīsies uzraksts Procedūras beigas. Pierakstiet terapijas datus pierakstu lapā. Sekojiet norādēm ekrānā. Spiediet ārējo taustiņu ierīces kreisajā pusē. Ekrānā parādīsies iztukšot šķīduma maisiņu. Automātiski pārslēdzas uz uzrakstu. Atvilkne tiek izbīdīta. Ekrānā parādīsies Izņemt komplektu. Izņemiet izlietoto komplektu. Spiediet iekšējo apstiprināšanas taustiņu. Ekrānā parādīsies Atvilkne tiek iebīdīta. Ekrānā parādīsies uz redzēšanos, un ierīce izslēgsies automātiski. Pārbaudiet izdrenēto dializātu. Pārbaudiet, vai tas ir dzidrs. Palieciet zem maisa lapu ar tekstu, lai pārbaudītu dializāta dzidrumu. Utilizējiet izlietoto dialīzes maisu.